Labrīt, labrīt! Esam atkal ieradušies Kužņicas ieejā, lai šodien dotos Veliki Kopinets kalna pakājē. Izskatās, ka šodien iešu viens. Un ceļš iet sākās ar samērā strauju kāpumu augšā. Izskatās, ka nebūs viegli. Un pēc 10 minūšu kāpuma esam jau smuki pacēlušies augšā. Tur ir Zakopane. Jā. Un mēs turpināsim iet pa ceļu uz priekšu. Atnākot līdz Nosava Preļests, pavarās kārtējie burvīgie skati. Ieleja izskatās, ka būs jāiet stipri daudz lejā, jo kaut kur tur ir tā, ka forši kalniņi. Esam atnākuši ļoti ainaviski skaistā vietā. Īstenībā lejā var dzirdēt, kā upe čalo. Tagad būs kāpiens lejā. Un pēc tam, spriežot pēc takas, vēl laikam varēs redzēt, ka būs kaut kur augšā jākāpj. Pamazām ejot, esam atnākuši kārtējā nelielā atpūtas vietā, kur mums priekšā paredzēts ir tiltiņa šķērsošana. Esam atnākuši Poļāna Olščik. Un ļoti lieliska vieta, kur atveldzēties. Turpināsim ceļu turp kalnā augšā. Un sākās drusku moku ceļš, kāpt augšā pa akmeņiem. Bet principā skatos pēc laikiem, eju baigi kolosāli, stipri virs noteiktā laika. Un jā, trasē bija paredzēta stunda 55. Es domāju, ka es stundā 30 noteikti ierakstīšos. Sākās akmeņains kāpums augšā. Nezinu, kā ir ekrānā, bet izskatās vienkārši briesmīgi. Sāk elpas izciet drusku. Pa šitādu te jākāpj augšā. Bet katram ceļam beigās ir finišs un gals. Tas priecē un uzmundrina. Esiet stipri. Un sākās iespējams, ka trakais kāpiens pašā kalna augšā. Viņš varētu būt izskatīties šitāds. Traki drusku. Šitien drīzākais notiek nemitīga cīņa pašam ar sevi. Vēl drusku vajag uzkāpt augšā. Kaut kur tur ir kas probe vērč. Un man vēl šito augstumu vajag pievarēt. Ceru, ka pa 2-3 minūtēm pievarēšu. Un tā esmu uzkāpis Veliki Kopinets
mazajā virsotnē. Skats, protams, ka vienmēr ir burvīgs visapkārt. Man jau sāk jukt, kas uz kura pusi ir. Sniegu arī var redzēt. Jā, un kaut kur tur augšā ir kas parāvī vērč. Kāpjam lejā no Vilki Kopiņets un centīsimies iet uz Muravaņets kafejnīcu. Jāiet būs uz kreiso pusi. Nokāpjot no Vilki Kopiņets, iegājam iekšā šitādā takā. Sen nav vietas būt tik šauru taku šeit. Vai vispār tādu man ir bijusi, es īsti nezinu. Jā, kaut kā drusku pēc atgādina Latvijas mežtakas. Pēc platuma, pēc takas platuma, jā, labi, mums varbūt nav tik daudz akmeņu, bet, kaut kas līdzīgs ir. Uzņemts ir kurs uz Halaga Sēnevica, Muravaņets atpūtas vietu kafejnīcu, nezinu. Skatīsimies, kā iet. Rāda, ka it kā 2 stundas jāiet, bet, ceru, ka iziešu drusku ātrāk. Izcirtumiņš un burvīgs skats uz pilsētu. Izgācot ārā no meža takas, esmu iznācis uz kaut kādu braucamo ceļu. Uz vienu pusi šitāds un uz otru pusi uz turieni. Jāpaskatās gan jau, ka man uz turieni jāiet. Un iznācu ārā no turienes. Tā mēs turpinam iet pa šito ceļu, kur kādreiz par retam laikam arī mašīnas brauc. Interesanti, cik pa viņu būs jāiet. Kaut kur pēc mana aprēķina ir kaut kur jākāpj arī kalnā. It kā ejot, var just brīžiem, ka kāp kalnā, bet tāda pagaidām liels kāpums nav manīts. Un kāds var būt labāks par šo? Esam nonākuši punktā, kurā nesen jau vienreiz biju. Pāris dienas atpakaļ, bet neko, uztaisīt šodien rīktīgi foršs liels līkumiņš. Principā atliek pēdējais gabaliņš, atgriezties atpakaļ Kuznicas ieejā, izejā. Vai nav skaisti? Un tā esam nonākuši vienā no finiša punktiem, bet starppunktiem, bet strauji tuvojamies finišam. Un iesim uz turieni, pa tādu mazu porīti, lai nonāktu kaut kur stipri lejā. Sanāks aptuveni 450 kāpuma metri uz leju. Kaut kur no turienes sāku iet savu otro posmu šodien. Tur bija Vilki Kopiņets. Un iesim pa šito korīti atlikušo uz leju.